Vairāk nekā 300 Rīgas skolēnu šodien sacentās loģikas spēlē Riga Puzzle Day. Šī spēle ir aizgūta no prestižās Harvarda universitātes, un tā trenē jauniešus domāt ārpus rāmjiem, turklāt tik pamatīgi ārpus rāmjiem, ka atbildes pat internetā nav īsti atrodamas. Attapīgākie skolēni tika arī pie naudas balvām. Turpina Evita Januškeviča. Šeit Riga Puzzle Day loģikas spēlē vidusskolēni pārvēršas par detektīviem. Viņiem 3 stundu laikā jāatrisina 10 uzdevumus, kas prasa gan kritiskās domāšanas spējas, gan komandas garu. To izpildē var izmantot arī interneta resursus, stāsta puiši no Rīgas valsts 1. ģimnāzijas. Iet diezko smagi, bet tas ir izaicinājums. Tā kā viennozīmīgi, tas tā kā iespējas. Un jā, šī ir tāda cīņa, pierādīt sevi. Es varbūt nebiju gatavs, ka pat arī tādā ziņā, ka ja pajautās nelielas idejas, kurā virzienā virzīties, ka pat tās būs ļoti sarežģītas un arī interneta resursi, ka nebūs tik viegli atrast atbildes. Mēs varam izmantot pilnībā visu, pat arī tagad ChatGPT. Tā kā nosacīt domājam, easy būs, bet nav diezko viegli. Spēles mērķis – trenēt spēju domāt stratēģiski, sadarboties un pieņemt gudrus lēmumus informācijas pārbagātā vidē. Organizatori uzsver, nākotnē šīs prasmes būs zelta vērtē. Vidusskolēni no Rīgas 25. vidusskolas stāsta, lai uzdevumus spētu atrisināt, jāpiemīt kreativitātei un attapīgumam. Protams, neesam tikuši pusē vispārībā cauri. Ir tiešām grūti. Un pat internets, mākslīgais intelekts nevar palīdzēt. Cīnāmies ar 3 uzdevumiem vienlaicīgi, tā kā varētu iet labāk, bet varētu iet arī sliktāk. Katrs uzdevums ir par pilnīgi dažādu tēmu un nesaistītu cits ar citu. Šogad sacensībām pieteikušās 106 komandas no Rīgas vidusskolām. Spēles ideja nāk no Harvarda universitātes, un tā jau kļuvusi populāra arī citās Latvijas pilsētās – Ogrē, Siguldā un Cēsīs. Šogad mums ir rekordliels skaits, 320 dalībnieki no Rīgas pašvaldības skolām. Tie ir 11. un 12. klašu skolēni, kuri izaicina sevi ar nestandarta uzdevumiem. Tie tiešām ir nestandarta uzdevumi, ko jūs nevarat atrast nevienā grāmatā un nevienā interneta vietnē. Kamēr skolēni risina uzdevumus, skolotāji piedalās semināros par mākslīgā intelekta izmantošanu mācību darbā un par krāpniecības risku atpazīšanu digitālajā vidē. Attapīgākie jaunieši tika pie naudas balvām. 3. vietas komanda saņēma 300, 2. vietas komanda 600 un 1. vietas komanda 900 eiro. Evita Januškeviča, Sergejs Zavarotņevs, TV3.